Labdien! Galerija Birkenfelds jūs atkal aicina uz kārtējo mākslas darbu izsoli, kas notiks 20. decembrī. Mūsu izsoles piedāvājumā ir ļoti daudz mākslas darbu, gleznas, grafikas, zīmējumi un izcili fotomāksla. Izsoles piedāvājumu sāksim ar ļoti interesantiem darbiem no vecmeistariem. Un tāds retums ir Antona Vinhārta darbs, kas tapis ir 19. un 20. gadsimta mijā. Iespējams, kāda turīga cilvēka pasūtījums, jo šī klusā daba ļoti bagātīga, augļi, vīns, trauki, viņi ir ietērpti fantastiskā rāmī, kogriezums, un pie kā nevis tāds virspusējs kogriezums, bet visi šie elementi ir rūpīgi izgrebti, un rāmis pats izskatās masīvs, bet viņš ir ļoti viegls. Šī interesantā ainava, nakts zveja, tāds ir mūsu nosaukums dot šim darbam, ir, domājams, kāda 19. gadsimta beigu autora darbs. Ir kāda intriga aiz darba, atrodās ar zīmolu rakstīta norāde, kas varētu piederēt Aleksandram Pisemskim. Un datēts ar 1888. gadu, kas tiešām sakrīt ar šī mākslinieka uzturēšanos Rīgā. Zīmīgi pieminēt autors ir bijis savu laiku ievērojams ainavists un Kloda skolnieks. Bet šis fakts nav nostiprināts dokumentāli, tā kā darbs ir zinām noslēpumu un intrigu. Glezna, māte ar bērnu, nedaudz grotesks, sakrāls darbs, restaurēts, saglabājis tādu nelielu krakelūru, kas liecina par tādu zinām laika elpu un vēsturi, iespējams saistībā ar 19. gadsimta beigām. Gribu pievērst uzmanību interesantam darbam. Autors Vladimirs Makūhins no Krievijas ir taisījis kopiju kādam nezināmu dāņu mākslinieku darbam. Klusā daba, tas ir 11. gadsimta mākslinieks. Ļoti interesanta detalizācija. Galdiņš ir siļķi, augļiem, apgāzts vīna kauss. Šobrīd man ir tikšanās ar kādu nezināmu dāmu cepurē. Patiešām nezinām ir dāma un mākslinieks, kas ir izpildījis šo darbu. Glezna ir nākusi no Amerikas un pastāv nostāsts, ka tā varētu būt mākslinieka Valdemāra Toles sievas māsa. Un tagad pāriesim pie laikmatīgiem autoriem. Viens no tādiem scenogrāfs Ulris Pauzers, kas pazīstams ar filmu Ceplis, Dāvana vientuļai sievietei, Zobena ēnā, scenogrāfiju, un šeit ir vasaras Salgozī Vecrīga, Jāņa baznīcas portāls. Arī mākslinieks Juris Virbulis 90. gadu vidū sāk pievērsties Vecrīgas tēmai, Vecrīgai tādai pasakainai, ar ļoti interesantu sižetu cilvēki, kas tajā darbojās, it kā ir no pagājušā gadsimta, varbūt pat no 18. 19. gadsimta situācijas, ainas izdomātas, ļauj jums iedomāties, kā šī pilsēta ir dzīvojusi pirms vairākiem simtiem gadu. Mākslinieks Leo Kokle atpūtas laikā ķeizariņos. Mākslinieka Jāņa Pauļuka vārds vienmēr izsauc ažiotāžu un uzmanību. Šoreiz mūsu izsolē piedāvājumā Jāņa Pauļuka darbs Finieru fabrika. Tapis 1950. 51. gadā, laikā, kad mākslinieks mīlēja doties tādos brīvos plenēros, ganības dāmas Sarkandaugava un pieskārās tādiem industriāliem motīviem. Katrā ziņā motīviem, kuros ir mazas fabrikas, dūmeņi un cilvēku dzīve tajā. Ļoti interesants, detalizēti izstrādāts darbs. Mēs varam redzēt mazu autobusiņu, cilvēku dodās uz darbu vai no darba kravas mašīnu, piekrastē esošas laivu mājas, un tas viss ļoti perfekti izstrādāts. Krievu mākslinieks Dmitrijs Naida glezno ainavas, klusās dabas, un ir viens no vairākiem krievu autoriem, kas ir pārstāvēti mūsu izsolē. Šobrīd ir klusā daba pie loga Rīts. Krievu glaznotājs Andrejs Kalkutins.
Viņa glezniecība ir sintēze starp supremātismu, krievu ikonu glezniecību un naivismu. Tēli tie ir cilvēki un vērojumi notikumiem, kas ir ap mākslinieku. Tirgus aina šajā gadījumā, kukurūzas vālīšu tirgotāji un slotiņu tirgotāji. Gleznotājiem Andrejam Abrakovičam izsoles piedāvājumā ir 2 darbi. Viens no tiem glezna Laši, kas pārstāv mākslinieku kaislību, makšķerēšanu. Otrs mākslinieka darbs Ainava tiek piedāvāta izsolē labdarības mērķiem, un visi naudas līdzekļi, kas būs saņemti par šī darba pārdošanu, tiks doti savus bērnu ciematiem. Un tā pārējām pie fotomākslas. Sāksim ar latviešu amerikāņu fotografu Uvi Alberta darbu, kurā mēs redzam slaveno okeāna pētnieku un akvalangu izgudrotāju Žaku Kusto sarunā ar kādu nezināmu drāmu. Jūs īpašumā var nonākt arī kāds Uvi Alberta darbs, kas ir dziedātāja Eltona Džona īpašumā. Modes fotogrāfija Jāņa Kreitsberga fotogrāfija. Savā laikā publicēta izdevumā Rīgas modes ataino elegantās modes tendences 80. gados Latvijā. Un Valda Brauna fotogrāfija Laimes lietas ir iegūsi WordPress foto zelta godalvu. Fotogrāfa Inta Ruka šobrīd ir viena no pazīstamākajām latviešu fotogrāfiem pasaulē. Un viņas darbs, kurš vainojams, pārsteidz ar savu it kā vienkāršību, neinscenēto uzbūvi, un tajā pašā laikā ļoti tādām spilgtām detaļām. Ir pilnīgi skaidri, kāda ir situācija un kas par to ir atbildīgs. Fotogrāfa Egona Spura vārds ir iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Un jūs uzmanībai piedāvāju 2 viņa fotogrāfijas, vēsture un durvju sargs, vārtu sargs Pečo klosterī, ļoti suģistījuša figūra, ļoti tāds vērtējošs, pētošs tēls un viens no tādiem interesantiem darbiem un atšķirīgs ir kopumā. Un tā, es aicinu visus jūs piedalīties mākslas darba izsolē 20. decembrī galerijā Birkenfelds 7:00 vakarā.